Vai liberālie ebreji sāk apzināties, ka viņu kreisie sabiedrotie vairs nav viņos ieinteresēti? Tas ir jautājums, ko daudzi ebreju demokrātiem vajadzētu sev uzdot, pārdomājot šo situāciju. Viņu sabiedrotie ne tikai ir normalizējuši antisemītus, piemēram, kreisā spārna kongresa grupas locekļus, bet arī pieņēmuši nacistu. Tetovēts, sievietes aizskarošs, Izraēlu kritizējošs. Griems Platners kā viņu senāta kandidāts Meinā un iespējams to pašu darīs ar Abdulu El-Saiedu Mičiganā. No Bruklinas kooperatīviem, kas boikotē Izraēlu, līdz viņu apsēstībai ar AIPAC demonizēšanu, demokrāti un politiskā kreisā puse saka ebrejiem, ka viņi nav gaidīti. Bet vai viņu uzticīgie ebreju vēlētāji tomēr paliks viņu pusē? Tālāk raidījumā Padomā divreiz mēs apspriežam šo un daudz ko citu par saprāta sabrukumu politikā, mēdījos un kultūrā, kopā ar žurnālisti un podkāstu vadītāju Karolu Markovicu. Sveicināti un laipni lūgti raidījumā Padomā divreiz. Sapratīgākā pasaulē Griems Platners būtu piemērs tam, kā sagrozītam cilvēkam ar bagātību nav vietas galvenajā politikā. Taču 2026. gadā Platners nav tikai dīvains ar daudz skeletiem skapī, kurš nejauši uzvarējis priekšvēlēšanās kādā mazā štatā. Viņš ir tas cilvēks, uz kuru Nacionālā demokrātu partija, kā arī daudzi viņu ziedotāji un vēlētāji cer, lai šogad iegūtu kontroli pār senātu. Un parasti cilvēki, kuri citādi šādu personu uzskatītu par pierādījumu republikāņu partijas pagrimumam, ja viņš būtu viņu kandidāts, šoreiz ne tikai attaisno savu atbalstu viņam. Viņi viņu ir pieņēmuši ar lielu entuziasmu, jo pasaulē, kur politikai tagad ir tāda loma, kāda agrāk bija reliģijai cilvēku dzīvēs, viss ir pieļaujams, ja tas ļauj viņiem uzvarēt Donaldu Trumpu. Un ar viss, es domāju, arī sieviešu aizskaršanu, antisemītisku retoriku par Izraēlu un, protams, arī nacistu tetovējumu. Tomēr Platners ir tikai izcilākais piemērs tam, cik sagrozīta ir kļuvusi Amerikas politika un to atspoguļojošie mediji. Tas ietver ne tikai antisemītisma normalizēšanu mūsu diskursā, bet arī dažu ebreju gatavību, kuriem vajadzētu baidīties no visa šī un no tā, ko tas viņiem nozīmē. Tomēr viņi ir gatavi to ignorēt savu partijas apsēstību dēļ, kas nonāk pretrunā ar viņu pašu drošību. Politikā, mēdījos un kultūrā kreisā spārna neprāts, kas tiek pielīdzināts dažiem antisemītiskiem trakumiem labajā spārnā, ir kļuvis par normu. Lai to apspriestu, pie mums šonedēļ atkal viesojas viena no gudrākajām politikas, mēdīju un kultūras vērotājām. Karola Markovica ir laikraksta New York Post un Fox News kolumniste, kā arī grāmatas Nozaktā jaunība līdzautore. Viņa ir raidījuma Karolas Markovicas šovs vadītāja un raidījuma Parasti līdzvadītāja. Abi podkāsti ir pieejami iHeartRadio. Karola ir dzimusi Padomju Savienībā un uzaugusi Bruklinā. Tagad viņa dzīvo Dienvidfloridā kopā ar vīru un 3 bērniem. Karola Markovica, laipni lūgta atpakaļ raidījumā Padomā divreiz. Sveiks, Džonatan, prieks būt šeit. Sveika, Karola! Liels paldies, ka šodien pievienojies mums. Ir daudz par ko runāt, bet es vēlos sākt ar jautājumu par to, kas notiek ar pilsētu, kuru tu mīli, bet esi pametusi. Man ir tāpat. Daudzi cilvēki ārpus Ņujorkas mēdz noniecināt Zohramu Danī nozīmi un to, ko viņš dara, jo viņi domā, ka Ņujorka ir Amerikā un nav svarīgi, ja viņš tur mēģina atdzīvināt sociālismu vai komunismu, jo tas tāpat nekad nestrādās. Jā. Bet kādu ietekmi tavuprāt viņa ekonomisko neprāta un antisemītisma popularizēšana atstāja uz Amerikas kultūru, darot to vietā, kas joprojām ir lielākā pilsēta Amerikā un zināmā mērā joprojām mediju galvaspilsēta? Es domāju, ka sliktas idejas ir lipīgas. Tāpēc doma, ka mums vienkārši vajadzētu ignorēt Zoranu Mundani, ir muļķīga. Pirmkārt, tas nav tikai viņa ekonomiskās politikas dēļ, tas nav tikai viņa, flirts ar naidu pret ebrejiem. Ir vēl daudz citu lietu par viņu, kas, manuprāt, viņš sevi pasniedz kā tādu laimīgu cilvēku. Un kādam tev nevarētu patikt šis laimīgais, smaidīgais cilvēks? Un šobrīd viņa atbalstītāji saka tādas lietas, kā tev patīk, ka Niks uzvar? Skaties, sociālisms to izdarīja. Bet vēl vairāk, labi, tas, protams, ir joks, bet vēl vairāk viņi saka tādas lietas, kā skaties, noziedzība Ņujorkā ir samazinājusies. Tas bija sociālisma nopelns.
Tagad mēs, protams, zinām, ka tā nebija. Mēs zinām, ka tas bija policijas darbs, saglabājot to pašu lielisko policijas priekšnieku amatā. Arī tas, ka viņš ir bijis mērš tikai dažus mēnešus, arī tas, ka mēs tikko iznākam no Covid gadiem, kad noziedzības līmenis bija ļoti augsts. Tas viss, ziniet, savienojas kopā, lai mainītu to, kas notiek Ņujorkā. Un viņš piesavinās nopelnus par lietām, ar kurām viņam nav nekāda sakara. Citas štāti sāka, varbūt tas nemaz nebūs tik slikti. Varbūt ievēlēt savu sociālistu nemaz nebūs tik slikti. Paldies, ka klausījāties Think Twice. Neatkarīgi no tā, vai klausāties mūs kādā no podcastu platformām, vai skatāties mūs tiešraidē Facebook, X vai JNS YouTube kanālā, lūdzu atzīmējiet patīk un vai abonējiet JNS. Nospiediet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus un atstājiet mums labas atsauksmes. Tāpat papildus Think Twice ir arī Jonatana Tobina ikdienas podcasts, kurā es dalos ar jums ar jaunākajām ziņām un analīzi par nozīmīgākajiem jautājumiem, ar kuriem mēs šodien saskaramies. Jūs varat atrast ikdienas raidījumu ar nosaukumu Jonatana Tobina ikdiena JNS kanālā, jebkur, kur klausāties podkastus. Un tagad atgriežamies pie šodienas programmas. Jā, es domāju, ka tas ir taisnīgi. Un, protams, mēs vēlāk pievērsīsimies arī Demokrātu partijas nākotnei un tās novirzīšanai, vai nu pat skrējienam pa kreisi. Bet pievērsīsimies vienam stāstam, kuru es zinu, tu sekoji, jo ļoti labi pārzini Bruklinu, esi tur dzīvojis lielu daļu savas dzīves. Tāpēc Park Slope pārtikas kooperatīva stāsts ir kaut kas, kam tu sekoji. Bet atkal, vai viņu boikots, viņu balsojums par Izraēlas produktu boikotēšanu ir tikai piemērs tam, kā ekstrēmisti mēdz dominēt dziļi liberālās pilsētu kopienās. Vai arī tas mums kaut ko liecina par to, kā kreisi noskaņotie ebreji saskaras ar antisemītisku kurināšanu, pat vietās, kur viņi jutās visērtāk un īsti nekādā saprotamā veidā tam nepretojas? Abi, es domāju, ka vietās, kas ir izteikti liberālas, skaļākās balsis, protams, dominēs. Un šīs skaļās balsis vienmēr ir saistītas ar patiešām tālu kreisām politikām. Es dzīvoju Parkslopā, tur mēs pārcēlāmies prom. Es domāju, es esmu no dziļākas Bruklinas, ko man patīk mīļi saukt par īsto Bruklinu. Bet mēs dzīvojām Parkslopā vairākus gadus pirms beidzot pārcēlāmies prom, un tā bija traka vieta, kur dzīvot. Tā bija vieta, kur pandēmijas laikā un Džordža Floida nemiera laikā uz $4 miljonu vērtām brūņķieģeļu mājām bija izkārtnes ar aicinājumu samazināt policijas finansējumu. Un tā bija tāda vieta, kas nepārtraukti pārkāpa robežas. Tur bērni protestēja pret klimata pārmaiņām. Viņi lika bērniem protestēt pret visdažādākajām lietām patiesībā. Un ja tu pateici vai izdarīji kaut ko, kas neatbilda viņu uzskatiem, ja tu nepieturējies pietiekami stingri pie galēji kreisās līnijas, tu saņēmi nopietnu pretestību. Tagad, kad es to saku, es nedomāju sevi, jo es esmu konservatīva. Viņi to darīja savējiem, savai pusei. Kreisie piespiest ievērot valodu un nostājas saviem liberāļiem, tiem liberāļiem, kuri parasti ir vienā komandā ar viņiem. Un viņi panāca, ka viņi tiešām ļoti labi ievēro šo līniju. Viņi panāca, ka, piemēram, viņi pārstāja apgalvot, ka skolām vajadzētu atvērties Covid laikā, jo tas kļuva par labējo nostāju, pat ja visi šie cilvēki kaut kā sūtīja savus bērnus uz skolu. Varbūt viņi gāja privāti skolā vai dzīvoja savā pludmales mājā un sūtīja bērnus uz skolu tur, vai arī izveidoja savu grupiņu vai kaut ko tam līdzīgu. Viņi atrada risinājumu saviem bērniem, bet viņiem nebija atļauts skaļi pateikt, skolām jāatverās visiem bērniem. Un tajā brīdī es to vēroju un domāju, šī ir tā vienlīdzība, par kuru jūs vasarā gājāt demonstrācijās. Šādi izskatās vienlīdzība, ka tikai daži bērni var iet uz skolu, un tikai tad, ja viņi ir bagāti. Un tas, kas beigās notiek, ir tas, ka kreisie apklusina tos, kas ir nedaudz mazāk kreisi, liberāļus. Un beigās viņi liek viņiem pakļauties. Tad ir cilvēki, kuri pretojas Parkslūpu pārtikas kooperatīvam. Ziniet, boikotējiet Ramonu Maislinu. Viņš ir aktīvists tiešsaistē, kurš aktīvi iesaistās diskusijās un cīņā, sakot, es esmu Parkslūpa iedzīvotājs, un viņš ir liberāls, un viņš saka, ka tas nav pieņemami. Bet kopumā liberālie ebreji ir bijuši ļoti klusi par to, ko dara kreisie. Un neizskatās, ka viņi tuvākajā laikā grasītos izteikties. Un es jums pateikšu, un varbūt mēs par to jau esam runājuši iepriekš, bet mēs 2019. gadā pametām savu sinagogu Park Slope, jo tur bija aktīvistu rabīns, kurš nespēja atrast vārdus, lai pateiktu kaut ko par to, ka ebrejs regulāri piekoja Bruklinas ielās,
jo, protams, uzbrucējiem nebija sarkanas cepures. Viņi nebija tie, pret kuriem viņi cerēja iestāties. Tāpēc, kad antisemīti nebija tie, par kuriem viņi vēlējās, lai viņi būtu, viņi gadiem klusēja par šādiem uzbrukumiem. Un tad beidzot mēs sapratām, mums ir jāaiziet no šejienes. Jā, es domāju, ka tur tā dinamika ir tāda, ja tu zini vēsturi, tas ir līdzīgi kā tautas fronte, nav ienaidnieku kreisajā pusē. Jā. Es domāju, ka tas joprojām ir aktuāli. Un, godīgi sakot, zināmā mērā ir arī cilvēki labajā pusē, kuri spēlē to pašu spēli. Nav ienaidnieku labajā pusē. Par to mēs vēl runāsim. Bet es domāju, ka bailes būt nesaskaņā ar jebkuru liberālo modi ir ļoti spēcīgas. Un es domāju, ka tas ir īpaši spēcīgi liberālajiem ebrejiem, kuriem, kā zināms, tā ir viņu reliģija. Jā. Tā ir kļūda. Tā ir kļūda, ko viņi izdarīja, padarot to par savu reliģiju. Jo tagad viņu reliģija nevēlas ar viņiem neko kopīgu, un viņi ir palikuši ar reliģiju, kas ir pilnībā politizēta. Tā ir kļuvusi daudz vairāk par politisku kustību nekā par reliģiju. Jā, un es domāju, ka šāda veida pretizrēliska, antisemītiska pretsionisma nostāja, kas ir antisemītisms, ir kļuvusi ne tikai par normu, bet arī par ortodoksiju. Noteikti izteikti demokrātiskajos anklāvos un izplatās visā valstī. Ziniet, man tas ir aizraujoši. Jūs zinat, vēl viens Ņujorkas rajons, kur Dens Goldmans, kuru jūs zinat, ir vienīgais ebreju demokrāts, kurš joprojām pārstāv Ņujorku pārstāvju palātā un kurš ir ortodoksāls liberālis. Viņš bija padomnieks, jūs zināt, vienā no prezidenta Trumpa impeachmenta procesiem. Un viņš joprojām balstās uz šo apšaubāmo pieredzi. Un jūs zināt, viņa kvalifikācija nevarētu būt vēl nevainojamāka, ja esat liberāls demokrāts. Viņa vienīgais trūkums kreisajiem ir tas, ka viņš nav pret Izraēlu. Viņš nav īpaši dedzīgs Izraēlas atbalstītājs, lai gan viņa sieva, iespējams, ir nedaudz vairāk. Taču pašlaik viņš savās priekšvēlēšanās atpaliek aptaujās par 30 punktiem no Breda Landera, antisionistiska ebreja. Un tā ir fascinējoša dinamika, vai ne? Un es teiktu, ka Breds Landers līdz pat pavisam nesen sevi neuzskatīja par antisionistisku ebreju. Viņš būtu teicis, ka ir sionists, līdz kreisie viņam pateica, ka vairs nav pieņemami to teikt. Un, ja viņš vēlās būt daļa no viņu kluba, un viņš patiešām izmisīgi vēlās būt daļa no viņu kluba, šī doma, ka tu vari atkratīties no sionisma vai Izraēlas un kļūt par tādu ebreju, kādu viņi pieņemtu un mīlētu, nekad īsti nestrādā. Nekad nesenāk tā, ka tu vari būt pret sionismu vai teikt, man nerūp Izraēla vai jebkas no tā pret AIPAC. AIPAC ir kļuvis par biedēkli kreisajiem, kur un arī labējo vidū šī pilnīgi vidusceļa organizācija, šī politiskās rīcības komiteja, kuras vienmēr uzskatīju par diezgan liberālu, ir kļūsi nepieņemama. Jā, un pamatoti, jo viņu ticība divpartiju sadarbībai bija organizācijas pamatā. Divpartiju sadarbība, divu valstu risinājums. Divu valstu risinājums agrāk bija ļoti kreisā pozīcija. Un tagad tā ir nepieņemama pozīcija. Es domāju, Aleksandrija Ocasio-Cortez pirms dažiem gadiem bija spiesta atkāpties no divu valstu risinājumu, ko viņa atbalstīja, jo agrāk liberāļi tā mēdz teikt, un tad viņi saprata, paga, mēs vairs to neatbalstam. Tā kā es nezinu, Breds Landers nesaņem nekādu pretestību, jo viņu ļoti aizsargā liberālie mēdīji un viņa partijas kreisie. Bet es nedomāju, ka viņš spētu atbildēt, kam viņš patiesībā tic. Es nedomāju, ka viņam vispār ir kādu uzskati. Es domāju, ka šis ir cilvēks, kuram pilnībā trūkst šādu uzskatu, un viņš darīs jebko, kas nepieciešams, lai iegūtu varu un būtu daļa no komandas. Jā, es domāju, zini, es negribu izteikt prognozes, jo es neizsaku prognozes. Es šajā jomā esmu pietiekami ilgi, lai zinātu, ka tas ir muļķīgi. Bet, kad es skatos, kā Breds Landers būtībā māla stilā izturas pret Denu Goldmanu, es domāju, pēc 2-4 gadiem pienāks tava kārta. Būs viņa kārta. Es domāju, mēs varētu uz to pat likt naudu. Tas varbūt nebūs pēc 2 līdz 4 gadiem, varbūt pēc 5 vai 10, bet viņa kārta noteikti pienāks. Viņš nespēs tam tikt līdzi. Es domāju, AOC un Bernie Sanders tiek pārtraukti savās runās, jo nav pietiekami pret Izraēlu. Viņi nāk arī pēc savējiem. Tā viņi dara. Tā ir savējo savstarpēja apšaude. Tāpēc es vienmēr esmu jūties ļoti ērti kā atklāts konservatīvais, pat izteikti demokrātiskajā Bruklinā, jo es neesmu daļa no jūsu lietas.
Man nav jārunā tā, kā jūs vēlaties. Man teikt, mums nav no viņiem jābaidās, vai ne? Vispār nemaz. Un tas ir ļoti atbrīvojoši. Un es vienmēr saku saviem, ziniet, kreisi noskaņotajiem ebreju draugiem, jūs varat vienkārši atkāpties no tā visa. Jums nav obligāti jāpiedalās. Jūsu līdzdalība ir tas, kas liek jums tik ļoti baidīties. Un kad jūs vairs nepiedalāties, tas šķiet ļoti atbrīvojoši. Jā. Un tagad, paplašinot mūsu skatījumu mazliet, es domāju, ka labākais pašreizējais piemērs ne tikai antisemītisma, bet visdažādāko sliktu uzvedību normalizēšanai partiskuma vārdā ir Grējams Platers. Ko tas liecina par demokrātiem mūsdienās, ka viņi ne tikai pacieš to aizspiežot degunu, bet pilnībā pieņem to? Un es jums pastāstīšu vienu anekdoti. Pagājušajā nedēļā biju Ņujorkā. Es patiesībā biju Kārnegija zālē, sēdēju kafejnīcā un nodarbojos ar savām lietām, un divas tādas augstākās klases dāmas, visticamāk ebrejietes, bet es viņām to nejautāju. Viņas noteikti nevalkāja nekādas, ziniet, zvaigznes vai ebreju simbolus, bet runāja ļoti skaļi par to, ka Grējams Platers nemaz nav tik slikts cilvēks. Un es domāju, kāpēc man tas ir jādzird? Bet tas ir tā, jā, viņš tiešām, ziniet, viņš bija jauns un tagad viņš ir kārtībā. Es domāju, ka mums tiešām vajadzētu mēģināt viņu iemīļot. Un galu galā mums tiešām vajag šo mandātu. Tāpēc Grējams Platers ir kļuvis, manuprāt, ne tikai par aizraujošu stāstu par to, kā, ziniet, galīgi ārprātīga uzvedība var tikt pieņemta, bet arī par to, kā visa demokrāta partijas kultūra un visa liberālā kultūra ap to, ziniet, ir kaut kādā ziņā degradējusies. Un kur šajā jautājumā ir ebreju organizācijas? Kur ir tās ebreju organizācijas, kas 100 gadus ir atbalstījušas demokrātus, lai pateiktu, nē, šī ir mūsu robeža? Un ziniet, kad viņi saka, ka tas notiek arī labajā pusē, es jums varu apliecināt, ka es neatbalstīšu nevienu ar nacistu tetovējumu. Tagad tu saki, ko? Jā. Vai tu domā, ka mēs esam vienādi? Nē, mēs neesam vienādi. Jā, protams, labajā pusē būs antisemīti, tas ir acīm redzami. Es vienmēr saku, ka tas nenozīmē, ka antisemītisms nepastāvēs noteiktās vietās. Piemēram, es dzīvoju Floridā. Es šeit jūtos ļoti, ļoti ērti kā ebrejiete. Tas nenozīmē, ka šeit nebūs antisemīti. Tas, ko tu meklē, ir ne ebreju reakcija. Un Grējama Platnera reakcija ir bijusi tāda, mums vajag šo vietu. Un fakts, ka ebrejiem būs jāstāv rindā šī cilvēka dēļ, un viņiem būs jāatbalsta šo cilvēku. Es to saku, bet jūs zinat, ka tā nebūs pēdējā reize, kad viņi atbalstīs kādu ar nacistu saistību. Un viņiem tiešām vajadzētu padomāt par to, ko viņi dara. Un visas šīs ebreju organizācijas, kuras es vienmēr esmu uzskatījusi par bezjēdzīgām un nevajadzīgām, nekad nav bijušas tik bezjēdzīgas kā tagad. Viņu pilnīgais klusums un bailīgums šīs situācijas priekšā ir tik diskvalificējošs. Vienkārši doma, ka viņiem nav ko teikt par šo cilvēku, ir nožēlojama. Es vienkārši izjūtu līdzjūtību pret viņiem. Jā, un, protams, tas attiecas arī uz sieviešu grupām un, ziniet, žurnālistiem. Jā, tā ir. Jā. Ziniet, viens no The New York Times žurnālistiem, kurš bija viens no vadošajiem, vēl pirms dažiem gadiem bija Me Too kampaņas priekšgalā un tagad ir televīzijā. Būtībā attaisnojot viņu un uzbrūkot vienam no cilvēkiem, kurš viņu atmaskoja kā sieviešu varmāku. Pareizi. Es domāju, Jonathan, viņiem vajag šo vietu, jo Šuzana Kolīnsa izteikta labējā ir jāaptur. Un tas ir šausmīgi. Patiesībā ir šausmīgi, ka viņi ir gatavi ignorēt visu šo, lai apturētu, vismērenāko senāta locekli. Cilvēku, kurš ir vismazāk konservatīvs. senātā Trumpa ietekmēts republikānis šajā senātā. Tieši ar tādu cilvēku viņi ies uz visu banku. Ar puisi, ar nacistu tetovējumu un apšaubām pagātni. Un vēl viena lieta. Ir jūnijas. Mēs vēl pat neesam sākuši atklāt Grējama Platera stāstus. Ja jau jūnijā parādās šādas lietas, vai var iedomāties, kas būs oktobrī? Jā. Un zini, tas ir aizraujoši. Es domāju, tas būs aizraujošs pārbaudījums. Meina ir sava politika, kā katrai štatam ir sava politiskā kultūra. Un zini, Kolīnsa nav palikusi senātā bez iemesla. Viņa ir viņa tipa kandidāte. Tāpēc republikāņi, zini, labējie republikāņi citur nav mēģinājuši viņai atrast pretkandidātu priekšvēlēšanās. Un pareizi vien ir, jo tas nebūtu laba ideja.
Bet, zini, tas būs interesants izmēģinājuma gadījums, lai redzētu, cik daudz naudas demokrāti, nacionālie demokrāti, ir gatavi ieguldīt viņā un vai tas patiešām darbosies. Jā, un atkal doma, ka ebreju ziedotājiem tiks lūgts finansēt viņu, un viņi to darīs, jo tā ir viņu komanda. Jā. Es vienkārši nedomāju, ka tu atradīsi šo korelāciju labajā pusē. Es nedomāju, ka tu atradīsi antisemītiskus galēji labējos kandidātus ar nacistu tetovējumiem, kuri izmanto EIPAK kā apvainojumu un kuriem ebreju konservatīvie ziedotāji sniedz atbalstu. Tas vienkārši nepastāv. Jā, tā ir liela atšķirība. Tagad, atmetot Plutonu malā, es domāju, ka plašāks jautājums ir, vai tavuprāt demokrātu partijā vēl ir vieta Izraēlu atbalstošiem politiķiem? Es domāju, mums ir vēl viens interesants senāta konkurss Mičiganas priekšvēlēšanās, kurā ir atklāti pret Izraēlu un antisemītisks kandidāts Abduls Saīds, kurš sacenšas ar vēl vienu kreiso, Maloriju Makmorovu, kura vienkārši nav tik traka. Pret Izraēlu, bet, zini, noteikti pret Izraēlu. Un mēreni Izraēlu atbalstoša demokrāta Heilija Stīvensa, kura patiesībā nav pret EIPAK. Bet vai tu domā, ka kāds, piemēram, Heilija Stīvensa varētu uzvarēt? Tas ir diezgan interesants zināms 50-50, kā šīs sacensības beigsies. Bet vai tu domā, ka kādam, kurš nav Izraēlas kritizētājs, ir vispār kāda cerība kļūt par demokrātu prezidenta kandidātu 2028. gadā? Nē, tuvākajā nākotnē noteikti nē, un es domāju, ka tas būs īsts signāls ebrejiem kreisajā spārnā par to, kur viņiem īsti ir vieta. Un es ceru, ka viņi beidzot pamodīsies un sekos šim signālam. Es nespēju iedomāties, ka nākamais demokrātu partijas kandidāts uz prezidenta amatu teiktu kaut ko pozitīvu par Izraēlu vai jebkādā veidā veicinātu šīs attiecības. Un smieklīgākais ir tas, ka, lai arī cik daudz cilvēki runātu par to, ka labējie saskarās ar tām pašām problēmām, es varu sadarēt, ka J.D. Vance noteikti nekandidēs kā pret Izraēlu vērsts republikānis. Viņš droši vien, jūs zinat, tiek uzskatīts, mēs nezinām. Tas viss ir tikai baumas un otrās rokas informācija, bet viņš tiek uzskatīts par tādu kā pret Izraēlu vērstu cilvēku tajā telpā, vai ne? Tas nav tāpat kā Pīts Heks. Hegsets ir mazāk sajūsmināts. Viņš noteikti nav tik entuziastisks par to. Jā. Un tomēr es varu iedomāties, ka viņš kandidē kā diezgan tradicionāls republikānis ar diezgan tradicionālām republikāņu idejām par Izraēlu. Un paskaties, vai tas ir kļuvis mazāk populārs jautājums labajā pusē, tāpat kā kreisajā, protams, bet tas nav pat tuvu tādam naida un žults līmenim, un tas ir vienkārši politisks izdevīgums, vai ne? Tu pieminēji Mičiganu. Es neredzu ne republikānu, ne demokrātu, kas būtu izteikti par Izraēlu laikam. Kandidējot Mičiganā, tas šobrīd šķiet maz ticams, jo viņiem tur ir jāpielāgojās arvien pieaugošajai musulmaņu vēlētāju bāzei, un viņiem ir jāsaka tas, kas nepieciešams, lai uzvarētu. Tātad tas ir kļuvis par demogrāfijas jautājumu, bet arī kreisajā pusē tas ir kļuvis par jautājumu, kurš ir pie varas. Un viņiem pilnīgi noteikti un kreisais spārns ir pārņēmis partiju. Tie vairs nav tikai pamats vai marginālie locekļi. Tagad tie ir pati partija. Jā, es domāju, ka tā ir taisnība, un es domāju, ka jūs izceļat pāris ļoti svarīgus punktus. Pirmkārt, imigrācija ir daļa no šī stāsta. Masveida cilvēku ieviešana šajā valstī, kuri nāk no antisemītiskām valstīm. Pareizi. Tam ir bijusi reāla ietekme. Tam noteikti bija reāla ietekme Ņujorkā. Jā, un tam ir bijusi ietekme arī plašākā mērogā. Noteikti tam ir ietekme uz Mičiganas politiku, bet, kā zināms, tas izplatās. Un tas ir tas, ko es mēģināju piebilst, ka tas ir tas, kas, kad es, ziniet, kritizēju liberālos ebrejus. Daļa no manas kritikas nav obligāti par ebreju jautājumiem. Tas ir par konservatīvajiem pret liberālajiem. Un daudzi liberālie jautājumi, kurus viņi atbalsta, daudzas pozīcijas, kuras viņi atbalsta, viņiem kaitēs. Un tās jau viņiem kaitē. Un imigrācija ir pašā šī saraksta augšgalā. Es pati esmu imigrante, es biju bēgle, es neesmu pret imigrāciju. Bet tas, kas mums bija uz robežas Baidena gados, ir liberālā projekta beigas, kuru viņi tik ļoti atbalsta. Jūs nevarat īstenot tādu liberālismu, kādu viņi vēlas, un vienlaikus uzturēt atvērtu robežu. Jūsu idejām nav nekādas jēgas. Un tas patiesībā ir tas, ko es viņiem vienmēr saku. Jums ir jābūt kaut kādai pašsaglabāšanās sajūtai. Šīs idejas, kas jums ir, pirmkārt nav strādājušas. Tās nav palīdzējušas nevienam.
Bet otrkārt, jums vispirms ir jārūpējās nedaudz par sevi, pirms rūpējaties par citiem cilvēkiem vai grupām un tā tālāk. Jā, tas ir pilnīgi taisnība. Un tas ir kaut kas, kas liberālajiem ebrejiem ir ļoti grūti izdarāms, jo viņi ne tikai pielūdz sociālo taisnīgumu, kas viņiem ir kā kods liberālajai politikai, bet viņi ir universālisti. Viņi uzskata, ka ideja iestāties par saviem cilvēkiem, jūdaismā pastāv gan universālisms, gan partikularisms, bet viņiem šī līdzsvara vispār nav, tas ir pilnīgi izjaukts. Pilnīgi. Jā. Viņi nejūtās ērti. Es domāju, es dzirdēju. Zini, pat klasisks piemērs tam, un es par to jau iepriekš esmu runājis šajā podkastā. Bet zini Jasons Aleksandrs, kurš ir ebreju aktieris un slavens ar lomu seriālā Seinfeld, un kurš ir ļoti ebrejisks arī tādā ziņā, ka viņš darbojas īstās ebreju organizācijās. Viņš neslēpj savu ebrejību, bet viņš ir runājis par to, cik neērti viņš jutās aizstāvot, ebreju bērnus, kurus bija sagrābuši par ķīlniekiem Hamas. Jo bija arī, viņš negribēja izcelt tikai ebreju bērnus, atšķirībā no, piemēram, arābu bērniem, kuri arī varētu ciest. Es domāju, tas ir neprāts. Tas ir neprāts, jo liberālie ebreji gaidīja, ka viņu liberālie sabiedrotie stāvēs viņiem blakus. Bet tad, kad viņi to nedarīja, viņiem joprojām neiedarbojās pašsaglabāšanās instinkts, lai pateiktu, labi, mēs tagad esam vieni, mums tas jādara pašiem. Viņi joprojām to nespēja izdarīt. Un tas ir tas solis, ko es vienkārši nesaprotu. Labi, es saprotu, ka tu domā, ka tavi draugi ir ar tevi, un tad pēkšņi tu paskaties apkārt un stāvi viens. Bet kā tu tad nespēji sevi aizstāvēt? Kā tu tad nespēji saņemties un darīt to, kas nepieciešams, lai izdzīvotu? Jā, tas ir pilnīgi taisnība, un tas ir, gan traģiski, gan arī politiski neprātīgi. Tagad, kā jau teici, ir liela atšķirība salīdzinājumā ar republikāņiem šajos jautājumos, neskatoties uz antisemītisko podkāstu vadītāju radīto troksni. GOP amatpersonas joprojām gandrīz vienprātīgi atbalsta Izraēlu, un īpaši tagad pēc Tomasa Māsija sakāves. Bet, ņemot vērā aptaujas rezultātus jauniešu un jauno republikāņu, kā arī jauno demokrātu vidū, vai tu esi pārliecināts, ka tas tā arī paliks? Pārliecināta? Daļēji. Es domāju, ka šiem jaunajiem vēlētājiem kļūstot vecākiem, viņi kļūs gudrāki un viņu uzskati kļūs nedaudz asāki, un viņi nebūs tik viegli ietekmējami no tā, ko dzird internetā, vai no īsajiem video vai TikTok video, uz kuriem uzdurās. Es domāju, ka tas iezīmēs pārmaiņas. Bet vai es domāju, ka pro-Izraēlas organizācijas kopumā ir labi paveikušas darbu ar savu vēstījumu vai jebkāda veida interešu aizstāvību? Es tā nedomāju. Un, manuprāt, patiesībā nav nevienas konservatīvas ebreju organizācijas, kas darītu ko tādu. Protams, ir konservatīvas ebreju organizācijas, bet neviena no tām nenodarbojas ar sabiedrības iesaisti vai vēstījumu izplatīšanu vai ko tam līdzīgu. Un es domāju, ka mēs šajā ziņā atpaliekam. Es tiešām tā domāju. Ideja, ka jaunieši vēršas pret mums, varbūt ir patiesa, bet viņi ir jaunieši. Viņi ir viegli ietekmējami. Viņi var mainīt savas domas, un tā mums uz to vajadzētu skatīties. Mums uz to vajadzētu skatīties kā uz iespēju runāt par to un iemācīties to darīt labāk. Es arī domāju, ka tas, kas mani patiešām sāpina, ir tas, ka bieži vien, un tas nav tikai par ebreju vecākiem, bet vecākiem kopumā, ir ļoti grūti runāt ar saviem bērniem par savām vērtībām. Tas man šķiet neizprotami. Bet Ānija Mandela un es bijām tavā raidījumā pēc tam, kad uzrakstījām savu grāmatu Nozagtā jaunība. Un pie mums pienāca tik daudz vecāku un teica, zini, es pazaudēju savu bērnu, jo viņa aizbraucot uz universitāti būtībā kļuva par komunisti. Un es to dzirdu arī no ebreju vecākiem. Viņi saka, mani bērni kļūst noskaņoti pret Izraēlu. Un es jautāju, vai jūs par to runājāt mājās? Vai jūs runājāt par to, kāpēc Izraēla ir svarīga ne tikai ebreju tautai, bet arī rietumu pasaulē un visam pārējam? Un viņi atbild, nē, es to nedarīju. Un es saku, es negribu teikt, ka jūs kaut ko palaidāt garām, bet tieši šeit tas viss sākas. Tas sākās jūsu mājās, kur jūs runājat ar saviem bērniem un nododat viņiem kādu vēstījumu. Un tieši tas cilvēkiem liek justies neērti. Viņi nevēlas izskalot smadzenes saviem bērniem. Labi, tad TikTokā viņiem skalo smadzenes. Jūs joprojām deleģējat viņu problēmas, informāciju. Pilnīgi noteikti uzticat citiem viņu uzskatu veidošanu, kad viņi ir pusauģi. Tu saki, ļauj kādam citam to darīt. Un es saviem bērniem vienmēr saku, mans viedoklis ir pareizais. Zinu, viņi par to smējās, bet es gribu, lai viņi to tā arī uztver.
Es šo viedokli neesmu izdomājis no zila gaisa. Te ir viss mans pamatojums. Te ir informācija. Te ir tas, ko es gribu, lai tu zini un saproti. Un vēl viena lieta ir tā, ka tev jāspēj audzināt bērnus, kuri var ar tevi diskutēt. Es gribu, lai mani bērni spēj iebilst. Ja viņi to nevar, tad es uzvaru. Un mans viedoklis ir tas, kas valda viņu mājās. Bet mani bērni ir uzvarējuši mani politiskās diskusijās. Un es nedomāju, ka vecākiem vajadzētu baidīties diskutēt ar saviem bērniem un teikt, tas ir tas, kam mēs ticam mūsu mājās. Jā, es domāju, ka tas ir pamatjautājums, kas sniedzas tālāk par šodienas politiku. Tas ir par, ziniet, vecāku audzināšanas neveiksmēm un to, kā mēs uzticam izglītību ne tikai skolām, kuras dominē ideologi, Jā, bet arī sociālajiem tīkliem, kas, kā zināms, ir pastāvīgi klātesoši viņa dzīvēs, ja vien jūs, ziniet, neesat viņus pilnībā nošķīris no pārējās pasaules, ko lielākā daļa cilvēku nevar vai nevēlas darīt. jā, tieši tā. Šī ir vide, kurā viņi atrodas, un ja jūs viņus neapbruņojat, Iemāciet viņiem peldēt. pareizi. Un pārāk daudzi, īpaši liberālie ebreji, ir šausmīgi šajā ziņā. Un tāpēc viņi zaudē savus bērnus. Viņi nebūs tik šausmīgi šajā jautājumā, kā piemēram attiecībā uz abortiem. Viņi ir tādi. Šajā mājā mēs ticam šādiem uzskatiem par abortiem. Kāpēc jūs to nevarat izdarīt attiecībā uz Izrēlu? Kāpēc jūs nevarat pateikt, ka mūsu mājās mēs ticam šādiem uzskatiem par Izrēlu? Es nedomāju, ka tur ir kāda atšķirība. Es domāju, ka tas, ko viņi saka par abortiem, ir mans viedoklis ir pareizs. Tas ir tas, kam tev vajadzētu ticēt. To pašu var darīt arī ar citām tēmām, un tev tas būtu jādara. Jā, noteikti. Pirms mēs beidzam runāt par republikāņiem, es gribu uz brīdi atgriezties pie Vance, J.D. Vance, kura stāsts, kā zināms, ir ļoti interesants. Un ziniet, viņš joprojām ir acīm redzams līderis, un viņa reitings šonedēļ ir pieaudzis, īpaši saistībā ar Irānas vienošanos, par kuru mēs runāsim tālāk, par ko es arī vēlos runāt. Bet mans jautājums nav par to, vai viņš teiks. Ziniet, tādas galvenās Izraēla atbalstošas lietas, kad kandidēs uz prezidenta amatu. Viņš to jau darīja 2020. gadā iepriekš. Es domāju, viņš devās uz Krinsijas institūtu, kas ir briesmīgs pret Izraēlu vērsts domnīca, un viņš tur sniedza ļoti Izraēla atbalstošu, ļoti labu runu par to, kā Izraēla ir ideāls, ziniet, maga Amerikas sabiedrotais. Bet man jautājums par viņu ir, vai viņš joprojām būs draugs ar Tuckeru Carlsonu? Vai viņš joprojām būs neitrāls, kā tas bija pagājušajā gadā Turning Point konferencē, neitrāls jautājumā par Carlsona antisemītismu? Tas man ir interesantākais jautājums par viņu. Es domāju, ka pēdējā gada laikā kopš tās Turning Point konferences ir noticis daudz kas. Jā. Pagājuši 6 mēneši? Jā, 6 mēneši, tieši tā, jā. Es brīnos, vai tagad ir tāpat. Es domāju, kamēr mēs to ierakstam, viņš šodien ir Meganas Kellijas šovā. Tātad, vai tas nozīmē, ka viņš arī dotos uz Tuckera Carlsona šovu, vai tas nozīmē, ka viņš to darīs? Viņš ir grāmatas tūrē. Un Tuckera Carlsona šovs noteikti ir loģiski izvēle grāmatas tūrē. Bet vai viņš to tiešām darīs? Es domāju, ka viņš tagad daudz rūpīgāk izvērtē, vai Tuckera atbalsts un Tuckera saistība ar viņu ir laba vai slikta lieta. Un paskaties, varbūt draudzība ar Tuckeru nav diskvalificējoša republikāņu partijā, lai gan es neesmu par to tik pārliecināta. Es domāju, ka tai vajadzētu būt pareizi. Vai es nezinu, vai tā noteikti nebūs, bet tas noteikti atstās lielu iespaidu vispārējās vēlēšanās. Un es domāju, ka J.D. Vance ir tāds cilvēks, kurš skatās daudz soļu uz priekšu. Tātad, ja mēs redzēsim viņu piedalāmies Tuckera raidījumā un vienkārši, ziniet, pirmkārt, es domāju, ka tas nozīmēs, ka viņš ir noraizējies par savu pozīciju nākotnes republikāņu priekšvēlēšanās, jo citādi tam nav nekādas jēgas, ka viņš piedalās šajā raidījumā. Bet tas arī nozīmēs, ka viņš ir vienisprātis ar viņu uzskatos, un tas būs tas, kas tajā brīdī visu pateiks priekšā. Es kaut kā pieeju J.D. Vancam ar nedaudz lielāku iecietību nekā daudzi ebreju konservatīvie, tikai tāpēc, ka, manuprāt, daudz no tā, ko mēs par viņu dzirdam, ir ļoti netieši. Un, kā jau teicu, es nebūšu tā ebrejiete, kas atbalsta kandidātu ar nacistu tetovējumu. Un es to domāju arī metaforiski. Ja es tieši no J.D. Vance redzēšu, ziniet, tādu uzvedību vai valodu, ko es uzskatu par nepieņemamu vai pārsniedz robežu, es ar viņu uzreiz pārtraukšu jebkādas attiecības. Bet pagaidām es to neesmu redzējusi. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai konservatīvie ebreji saprastu, ka daudzas no tām lietām, ko mēs dzirdam par to, ko Vance domā vai kāds ir Vanca pasaules uzskats, nenāk no paša Vanca.
Jā, viņš ir bijis ļoti strateģisks šajā ziņā, un arī viņš nav politikā tik ilgi bijis. Es domāju, tas bija tikai 2021. gadā. Viņš bija vienkārši kāds puisis, kurš kandidēja uz senātu Ohio štatā, vienkārši starp daudziem citiem kandidātiem. Zini, un tas ir smieklīgi. Toreiz viņš man šķita lielisks. Es domāju, toreiz es biju pilnībā par J.D. Vansu. Es pilnībā atzīšos, es biju ļoti entuziastisks par viņu. Un es pat biju sajūsmā par to, ka Trumps viņu izraudzījās par savu viceprezidenta amata kandidātu. Jo man šķita, ka viņa idejas par to, kā uzrunāt strādnieku šķiru par citādu domāšanu par daudziem jautājumiem, tāds nacionāli konservatīvs skatījums, patiešām bija saprotams. Jā, mēs neesam muļķis. Mēs nepaliksim tur tikai tāpēc, ka, ziniet, ja lietas mainīsies arī mūsu viedokļi. Jā, bet man jāatzīst, ka brīdī, kad viņš aizgāja uz Turning Point un pateica, ka viņš nespriedīs starp to, ko Bens Shapiro saka par antisemītismu un to, ko Takers saka, tad es teicu, paldies, viss skaidrs ar J.D. Vansu. Vai mani varētu pārliecināt atgriezties? Varbūt, bet es īsti tā nedomāju. Bet ko es vēlreiz gribētu teikt? Toreiz Takers ļoti ilgu laiku bija ļoti smalks šajās lietās. Man tad bija ebreju draugi, kuri nesaprata, kāpēc es esmu pagriezusies pret Takeru. Un viņi jautāja, piemēram, ko tad viņš ir teicis? Un es nevarēju īsi un skaidri pateikt, ko viņš ir teicis. Tas nebija kā Niks Fuentes, ziniet, tas bija tāds miglains, drīzāk vienkārši fakts, ka viņš katrā raidījumā pieminēja Izrēlu. Tas nebija tieši izteikts. Un es domāju, ka kopš tā laika Takers ir kļuvis daudz tiešāks. Es domāju, ka viņa komentārs par Habadu bija kaut kas tāds, ko vairs nevar teikt, ka viņš vienkārši runā par Izrēlu. Tagad viņš runā par jūdeismu un reliģiju. Es domāju, ka viņa brāļa parādīšanās sociālajos tīklos ir tāda, ka viņa brālis saka lietas, ko Takers pats vēlētos pateikt. Un es domāju, ka daudz cilvēku to redz. Es domāju, ka viss tas, kas noticis pēdējo 6 mēnešu laikā, ir mainījis cilvēku skatījumu uz Takeru. Bet tomēr es teikšu, ka joprojām satieku cilvēkus, kuri ir par Izrēlu, vai pat ir ebreji, vai arī atbalsta ebreju intereses vai jebko no tā. Un viņi nesaprot, kas notiek ar Takeru. Viņi nesaprot, kas notika, viņi joprojām īsti nezina detaļas. Un tas, ziniet, ir arī ebreju konservatīvo atbildība. Manuprāt, mums vajadzētu būt, es jau sen domāju, ka vajadzētu būt projektam, kas izskaidro, kādas ir saiknes ar to, ko Takers saka, jo tas joprojām ir diezgan neskaidri. Jā, es domāju, runājot kā cilvēks, kurš bija viens no pirmajiem, kas saprata, ko Takers dara, kā man patika teikt, kad viņš bija Fox News no 8 līdz 9 vakarā. Tā bija vienīgā stunda Fox News ēterā, kurā vārds Izrēla nekad netika pieminēts, jo tas bija kaut kas, par ko viņš vienkārši nevarēja runāt. Un tad, kad viņš aizgāja un sāka savu raidījumu, visi ierobežojumi tika noņemti. Bet patiesībā tas ir labs pārejas punkts. Tagad es vēlos pievērsties acīm redzami lielākajam šīs nedēļas notikumam, Trumpa izbeigtajam karam pret Irānu, noslēdzot vienošanos, kuras nosacījumi vēl nav atklāti, bet daudzi no mums to salīdzina ar to, ko darīja Baraks Obama. Ko tu domā, kāpēc Trumps izvēlējās būtībā atkāpties jautājumā, kurā viņš jau bija ieguldījis tik daudz politiskā kapitāla, un, manuprāt, viņš to vairs nevarēs atgūt tik vēlu gadā? Un ko tu domā? Ko tas liecina ne tikai par aliansi ar Izrēlu, bet arī par republikāņu partijas nākotni, zinot, ka Vans šķiet, atkal, tas viss vairāk notiek aizkulisēs. Vansam šķietam izdevies gūt virsroku Trumpa lokā, vismaz pagaidām, pār valsts sekretāru Marko Rubio. Es joprojām esmu tādā kā nogaidošā režīmā attiecībā uz to, kamēr mēs to ierakstam, mēs vēl neesam redzējuši darījuma nosacījumus. Smieklīgi, jo nav tā, ka man būtu uzticība Trumpam. Es nekad nebiju liela Trumpa atbalstītāja. Es balsoju par viņu tikai vienu reizi, šoreiz pēdējo reizi. Bet man jāsaka, ka šoreiz, balsojot par viņu, es kļuvu par tādu, kas rāpos pāri laustiem stikliem, lai tikai nobalsotu par šo cilvēku. Tieši dēļ Baidena gadiem. Un es domāju, ka nav tā, ka es uzticos Trumpam, ka viņš rīkosies Izrēlē labvēlīgi. Nemaz ne. Tas ir tāpēc, ka es domāju, ka viņi nevarēs apmānīt. Viņš neļaus sevi izmantot. Es saprotu, ka šobrīd ir sajūta, ka viņu izmanto. Un es vienkārši neredzu, ka tas varētu būt iznākums. Tāpēc
Es esmu nogaidošā režīmā. Tā nav, man šķiet, ka cilvēki sadalās pro-Trumpa un pret-Trumpa nometnēs, un viņi tā dara ar katru jautājumu. Man tas tā vispār nav. Ļoti bieži esmu kļūdījusies iepriekš, un esmu komentējusi lietas, kas nebija pilnībā izpildīts vai nebija paveiktas iepriekš. Un es vienkārši neredzu, ka viņš šeit pārvērtīs uzvaru sakāvē. Tāpēc es paskatīšos, kas notiks. Un paskatieties, viņiem varētu būt vienošanās jau tagad, un Irāna varētu pārkāpt šo vienošanos jau nākamnedēļ, un tas viss varētu sākties no jauna. Mēs vienkārši redzēsim, man jāskatās, kas notiks. Jā, es domāju, ka tā ir saprātīga pozīcija. Es domāju, ka kara apturēšana pēc tam, kā jau teicu, ieguldot tik daudz politiskā kapitāla un sasniedzot tik lielus militāros panākumus. Un ziniet, galvenā būtība ir tāda, ka Irāna neatsakās ne no kā, ko viņi darīja pirms kara sākuma. Un viņš būtībā atliek jebkādu domu par spiediena izdarīšanu uz šo režīmu, lai tas kristu. Un es domāju, ka tas, ziniet, kaut kādā ziņā sasaista rokas Izrēlai un Libānai. Es domāju, ka šeit ir daudz kas, pat nezinot visus sīkumus, kas noteikti liecina, ka viņš vienkārši atliek kaut ko, kam viņam, ziniet, nav pacietības. Es domāju, šo rakstu es uzrakstīju jau šīs nedēļas sākumā. Šis nav cilvēks, kuram, ziniet, patīk gaidīt. Viņam patīk tūlītais gandarījums, noteikti. Viņam patīk ātri panākumi. Viņam nav pacietības ilgstošam karam, kurā viņam būtu jāizmanto ļoti efektīva blokāde, lai izbadinātu irāņus. Jo viņš nevēlās maksāt politisko cenu. Jo, ziniet, šis nav cilvēks, kuram patīk pieturēties pie principiem, lai gan viņam nepatīk slikti darījumi. Viņam nepatīk slikti darījumi. Un viņš arī negrib. Jā, tieši tā. Tas ir tas, par ko esmu domājis. To es arī saku līdz šim brīdim. Bet, ziniet, viņš arī pārāk baidās no upuriem. Viņš pārāk baidās, ziniet, kā karš izplatīsies. Tāpēc, manuprāt, viņš vienkārši cenšas samazināt savus zaudējumus. Un tas ir diezgan slikti ne tikai Izrēlai. Es domāju, ka tas ir slikti arī Amerikas Savienotajām valstīm. Un atklāti sakot, tas ir ļoti slikti Donaldam Trumpam. Ja pasaule viņu nebaidās tā, kā līdz šim ir baidījusies, tad, ziniet, tas nav tikai pēc vidustermiņa vēlēšanām, kad viņš kļūst par klibo pīli. Es domāju, ka šis varētu būt brīdis, kad viņš kļūst par kārklu suni, par kārklu pīli. Bet es domāju, ka Trumps ļoti labi apzinās, kā viņš izskatās. Un šis izskats viņam ir ļoti svarīgs. Tātad, ja tas liek viņam izskatīties vājākam pasaules acīs, var saprast, kāpēc viņš varētu atkāpties. Un es zinu, ka cilvēki saka, bet tas ir darījums. Labi, bet šādi darījumi izjūg visu laiku, un esmu diezgan pārliecināta, ka šis darījums izjūgs, ziniet, nepārāk tālā nākotnē. Ir skaidrs, ka irāņi neturēs savu vārdu nevienā jautājumā. Jā, tieši tā. Tātad nav tā, ka es nezinu, vai tas tiešām ir tik liels darījums, ka mēs parakstījām papīru. Mums būs jāskatās, kas notiks. Atkal, un es gribu redzēt nosacījumus. Un tas, ka viņi to vēl nav publiskojuši, ir liels mīnus administrācijai. Tas ir ļāvis visdažādākajām baumām izplatīties internetā. Un jo ilgāk viņi kavējas mums pateikt, kas tur patiesībā ir, jo sliktāk viņiem klājas, jo šos stāstus ir ļoti grūti apturēt. Cilvēki pieņem pašu sliktāko, un es viņus īsti nevainoju. Jā, un es domāju, ka pieņēmums, ka viņš būs gatavs atgriezties karā, ja Irāna pārkāps sarkano līniju, lai gan tas nav gluži Baraka Obamas laikmeta izteiciens. Es nezinu, manuprāt, ja viņš bija gatavs turpināt karu, viņam vienkārši vajadzēja turpināt karu. Bet mēs varam pāriet tālāk no šī. Es uz brīdi vēlos pievērsties mūsu žurnālistikas profesijas stāvoklim. Un es vēlos mazliet parunāt par to, jūs zināt, pēdējā laikā ir bijusi liela uzmanība pievērsta izmaiņām 60 minūtēs un CBS. Berija Veisa pārņēma vadību, un lielākā daļa kritikas bija vērsta pret viņu. Pastāstot mums vairāk par to, cik acīm redzami neobjektīvi liberālie žurnālisti tur, piemēram, Skots Pellijs, ir pilnīgi neapzinās savu aizspriedumainību. Bet es domāju, interesantākais jautājums man nav tas, ko tu domā par Skotu Pelliju, kur, ja nemaldos, Dilans Baiers nosauca par vidēja vecuma vīriešu grima un telepromptera lasītāju māti Terēzi. Bet vai tu domā, ka viņai ir iespēja mainīt šo tīklu vai CNN, ja tas nonāktu viņas kontrolē, piemēram, apvienošanās rezultātā, padarot to mazāk kreisu un pieejamāku visai valstī, nepametot darbu visiem, kas tur iepriekš strādāja? Es nezinu, kāpēc mēs vienkārši neatlaižam visus, kas tur iepriekš strādāja. Bet jā.
Jā, es ticu Berijai Veisai. Es domāju, ka viņa ir paveikusi fantastisku darbu, parādot valstī, kādu varētu izskatīties jaunā mēdīju vide. Man ir Free Press, esmu abonente kopš pašiem sākumiem, kopš tā laika, kad tam bija cits nosaukums. Es aizmirsu, kāds tas bija. Jā, tā ir fantastiska vietne, tā ir labi paveikta, labi uzrakstīta žurnālistika, kuru cilvēki abonē. Abonēšanas modelis tika uzskatīts par tik dīvainu un pilnīgi nereālu, bet viņi to īstenoja. Tagad jums ir televīzijas kanāls, kas ir pieejams visos mūsu televizoros, vienkārši iegādājoties televizoru. Un ar to viņi var daudz ko paveikt. Vai viņi saņems šo iespēju? Tas ir vienīgais jautājums. Vai CBS vadība viņai to atļaus? Viņiem vajadzētu, viņiem nav ko zaudēt. Šī nozara jau tik ilgi ir bijusi lejupslīdes spirālē. Es domāju, ja kāds to varētu atdzīvināt, tā ir Berija Veisa. Jā, es piekrītu. Es domāju, viņa ir ģeniāla uzņēmēja. Un jautājums ir, kāpēc kāds, kurš tur strādāja, to neizdarīja? Kāds no tiem, kas kontrolēja vienu no šiem tīkliem, kāpēc nenonāca pie tāda paša secinājuma, pie kāda pirms 30 gadiem ar Fox News nonāca Rodžers Eils un Ruperts Merdoks, kur Čārlza Krauthamera slavenā frāze par jā. Kur viņi atrada nepietiekami apkalpotu tirgus nišu, kas sastāvēja no puses Amerikas iedzīvotāju. Pareizi. CBS varētu darīt to pašu, ja viņi to vēlētos. Jā, es teiktu, ka pēdējos gados viss, ko konservatīvie meklēja, bija tas, lai viņus atklāti neienīstu. Es pat nedomāju, ka viņi meklēja obligāti konservatīvu saturu. Es domāju, ka to arī Barijs mēģina panākt CBS kanālā, padarīt tā, lai tev nav jābūt kreisajam, lai skatītos šo raidījumu. Tas tevi neaizvainos. Tas nebūs aizskaroši tavai pusē. Un tieši par to tas viss arī ir. Jā. Atkal, es domāju, ka vēl nav skaidrs, vai šo, korporatīvo mēdīju kultūra ir tik dziļi iesakņojusies. Ziniet, tas ir tik liels notikums, ka viņa atlaida pāris producentus. Ziniet, kam gan rūp, kas bija producenta raidījumā 60 minūtes? Un pareizi, ziniet, kam gan rūp Skots Pelijs. It kā viņš būtu, tas ir raidījums, kas kļuva veiksmīgs, jo tas tika rādīts pēc NFL, vai ne? Pareizi, tas bija vienīgais laiks, kad kāds to skatījās. Pareizi. Jā. Un kādi ir reitingi, kad nav rudens? Tātad, tu brīnies, kāpēc tas ir tik daudz prasīts, bet tas tiešām ir daudz prasīts. Jo cilvēki, kuriem šie pieder, viņi ir daļa no certificētās elites. Kur tas ir, tas atgriežas pie tā, ar ko mēs sākām, cik grūti ir liberāļiem iet pret kultūru, kurā tu dzīvo. Jā, es domāju, paskaties uz reakciju uz Stevenu Kolbertu. Viņa šovs zaudēja miljoniem dolāru gadā. To skatījās ļoti maz cilvēku. Viņš kļuva ļoti neasprātīgs, ārkārtīgi politisks, ļoti dusmīgs. Un tomēr viņa atlaišana tika uztvērta kā kaut kāds pirmā grozījuma pārkāpums. Es domāju, ka kreisie ļoti labi prot pasniegt šāda veida lietas. Un tas notiek ar Skotu Peliju, tas notiek ar visu Beriju Veisu, vadot CBS ziņas. Cilvēki, kuri vēlas, lai viņa izgāstos, ir atraduši veidu, kā stāstīt stāstus tā, lai izskatītos, ka viņa cieš neveiksmi. Redzēsim, kas ar to notiks. Bet atkal, es nebūtu pret Beriju. Jā, es arī neliktu pret viņu, bet redzēsim. Es negribēju tevi aicināt ciemos, neuzdodot jautājumu par rakstu, ko tu raksti katru gadu ap šo laiku, atzīmējot Covid pandēmijas gadadienu un parasto amerikāņu nodevību no liberālo elitu, medicīnas iestāžu un valdības puses. Lielākā daļa cilvēku ir aizmirsuši visu, kas notika 2020. gadā un nākamajā gadā, gan lockdownus, gan citas lietas, par kurām elites mums meloja. Viss tas ir aizgājis pa Orvela atmiņas caurumu. Bet tu esi apņēmies nepieļaut, lai tas notiktu. Jā. Vai tu domā, ka mūsu sabiedrība patiešām ir kaut ko iemācījusies no šī fiasko? Un kāpēc vairāk cilvēku joprojām nav sašutuši par to? Tātad es teikšu tā, es vadu vēl vienu podkāstu ar nosaukumu Parasti, kopā ar Meriju Ketrīnu Hamu, un mums ir segments ar nosaukumu Joprojām dusmīga bro, kurā mēs runājam par lietām, par kurām joprojām esam dusmīgas. Un Covid ir tas, par ko mēs visbiežāk joprojām esam dusmīgas, bro. Tas vienkārši bija kaut kas tāds, ko es nevaru pārdzīvot. Un mani bērni no tā visa iznāca lieliski. Es pārcēlu viņus uz Floridu. Viņi gāja uz skolu pat tajā laikā, kad Ņujorkā skolas bija slēgtas.
Bet, zini, mēs runājām par J.D. Vansu un sarunām ar strādnieku šķīru Amerikā. Es nāku no nabadzīgas Bruklinas daļas. Es uzaugu vietā, kas bija bīstama, un, zini, nebija nekas labs. Un man tur bija daudz draugu, un joprojām ir. Un es redzēju, kas tika nodarīts bērniem, kuru vecāki nevarēja viņus aizvest uz Floridu, un kuri nevarēja saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Un es vienkārši nekad nepiedošu un neaizmirsīšu. Un es domāju, ka mums tas vienmēr jāatcerās, jo viņi to var izdarīt jebkurā brīdī. Katru reizi, kad parādās kāds vīruss, piemēram, Hanta vīruss, kāds notika pirms dažiem mēnešiem. Un, protams, pirmais ir neticiet nevienam vārdam, ko viņi saka. Neļaujiet tam pārvērsties par vēl vienu covid, jo tas var notikt ļoti viegli. Un ir žēl, ka šis uzticības trūkums, šī uzticības zaudēšana notika covid laikā, jo es domāju, ka tam būs daudz negatīvu seku. Bet man ir svarīgi, lai cilvēki atcerās, ko viņi izdarīja, un ka skolas neaizvēra covid. To izdarīja cilvēki. Skolas aizvēra arotbiedrības. Tā bija reakcija uz covid, nevis pats vīruss. Lai kas arī nebūtu kļuvuši par liberālajiem kariem, ko es šobrīd redzu, tas bija tieši tas, kas notika. Tieši tā. Tas bija vienkārši tāds vēstījums, kāds tajā brīdī bija vajadzīgs. Un man ir svarīgi, lai cilvēki to atcerās. Un es to nekad neaizmirsīšu. Jā, un arī nevienam nevajadzētu aizmirst. Bet tomēr lielākā daļa cilvēku, es domāju, vienkārši par to nerunā. Vispār nemaz. Es domāju, jūs zinat, mēs esam, demokrāti. Būtībā viņi ir vēlējušies pārvērst 6. janvāri par vēl vienu nacionālo svētku dienu. Viņi nekad nevēlas to aizmirst. Tas viņiem ir kā asiņainā krekla simbols no pilsoņu kara laikiem. Bet mums visiem vajadzētu vicināt asiņaino kreklu par to, kas notika ar covid. Bērni to nesīs sev līdzi mūžīgi. Tāpat kā depresijas laika bērni nesa savas traumas līdzi nākamos 80 gadus. Viņi to darīs. Un joprojām ir cilvēki, kas staigā apkārt ar maskām, kas ir visredzamākais pierādījums tam, kā šāda veida masu, ziniet, morālā panika. Masu maldu risinājumi. Vai ne? Tas vienkārši iesūcās mūsu kultūrā. Un ziniet, tas kļuva par tādu kā māņticību, bet cilvēki joprojām tam tic. Jā, patiesībā tā arī ir. Es to bieži saucu par māņticību covid gados, jo es teiktu, skatieties, jūs varat valkāt masku, es pieklauvēju pie koka, es spļauju pār plecu, dari, ko vēlies, tikai neliec visiem pārējiem to darīt. Es nelieku to pieklauvēt pie koka, kad tu saki kaut ko tādu, ko nevēlies, lai piepildās. Paturēsim savas māņticības pie sevis. Jā, vienkārši traki, bet tas turpina dzīvot. Un Dievs pasargi, ja atkal notiek kāda cita veselības ārkārtas situācija. Mēs cīnīsimies ar tām pašām problēmām, bet es nedomāju. Es domāju, ka daudzi cilvēki vairs nepiekritīs. Labi, mans pēdējais jautājums tev, un 4 jūlijas jau gandrīz klāt. Un jautājums par Amerikas 250 gada dienu, ko es sev uzdodu, ir, kāpēc šī sesquicentenniāle netiek svinēta daudz vienotākā, 2 partiju garā? Vai problēma ir tikai Trumpa egoisms un apšaubāmā gaume attiecībā uz arkām un citām lietām Vašingtonā? Vai arī tas ir entuziasma trūkums par to? Zini, es esmu pietiekami vecs, lai atcerētos, tu zini, 200 gadi, kas bija pavisam citāda. Tu esi mazliet jaunāks par mani, tu neatceries. Bet vai entuziasma trūkums par to vairāk ir politiskās kreisās puses iesaistīšanās toksiskās ideoloģijās, piemēram, kritiskajā rasu teorijā un kolonistu koloniālismā, kas papildus zaļās gaismas došanai antisemītismam, savā būtībā satur dziļu naidu pret Ameriku un pārliecību, ka tā nav laba un būtu jānoraida, nevis jāaplaudē? Vai tiešām tas ir tas, kas šobrīd notiek? Jā, tas ir otrais variants. Skatieties, viņi vainos Trumpu, bet tas nav par Trumpu. Nebūtu svarīgi, kurš republikāņu prezidents mums būtu šobrīd, vai pat ja mums būtu demokrāts. Es aizmirsu viņas vārdu, bet New York Times redakcijas padomes locekle, kura teica, ka Amerikas karogi Long Islandā, un tas bija Baidena administrācijas laikā, viņu šausmināja. Tas nav par Trumpu. Tas ir par to, ka mums ir labākā valsts, kāda jebkad pastāvējusi. Un liela daļa iedzīvotāji to nenovērtē. Un es tev vēlreiz teikšu, tas viss ir atkarīgs no audzināšanas. Vai tavi bērni zina, ka viņi ir laimīgākie cilvēki, kādi jebkad dzīvojuši, jo viņiem ir iespēja dzīvot šajā valstī? Un ja atbilde ir nē, tad ej mājās un iemāci saviem bērniem to, jo tā tas ir, un viņi tiešām ir. Es zinu, jūlijā arī svinu savu Amerikas gada dienu. Dienu, kad mana mamma un es atbraucām uz Ameriku, 20. jūlijā.
Katru gadu es par to uzrakstu kādu rakstu. Nav nevienas dienas, kad es nejustos laimīga un svētīta un nedomātu par to, ka mana dzīve varēja būt pavisam citāda, ka es varēju izaugt Padomju Savienībā. Un tomēr es dzīvoju ne tikai Amerikā. Es dzīvoju visbrīvākajā štatā. Man ir 3 bērni, kuri ir, ļoti brīvi un apbrīnojami. Un es domāju, ka ir pilnīgi normāli būt sentimentālai par to. Un es svinēšu 4. jūliju no sirds. Ja tu esi man blakus, 250. jubilejā, es būšu patriotiska, sentimentāla līdz galam. Un man vienalga, kurš to redzēs. Sarkans, balts un zils. Jā, esmu izgatavojis tēkreklis. Es esmu gatava. Nu, prieks par tevi. Es domāju, ka tas ir svarīgs punkts. Un es domāju, ka tas ir kaut kas, ko mums nevajadzētu palaist garām. Jo, patriotisms varbūt nav modē, īpaši starp tās augtajām izglītotajām elitēm un liberālo kultūru. Jā. Bet mums vajadzētu, neatkarīgi no tā, vai mēs atbraucām uz šo valsti vai piedzimām tajā, mūsu brīvības, kas šobrīd ir lielā apdraudējumā, jo mūsu politiskā kultūra mainās, ir jāaizstāv. Un es domāju, ka šīs valsts dalījuma līnija, kā es to redzu, ir tur, kur cilvēki atklāti pauž patriotismu. Un kur viņi dzied līdzi valsts himnai sporta spēlēs, un kā viņi reaģē uz atklātām patriotisma izpausmēm. Un mums nevajadzētu kaunēties to izrādīt. Pilnīgi noteikti tu vari atrast manu māju pēc pie mājas izkārtā Amerikas karoga. Labi, ļoti labi. Nu, Kerola, liels paldies, ka šodien pievienojies mums. Kā mūsu skatītāji un klausītāji var sekot tavam darbam? Vietnē X mani var atrast kā Karola Markovics, vienkārši Karola Markovics. Es regulāri rakstu slejas New York Post un Fox News. Un man ir 2 podkāsti, Karolas Markovicas šovs un Normally. Tu vari tos leju pielādēt jebkur, kur klausies podkāstus. Lieliski! Mēs arī vēlamies pateikties mūsu auditorijai. Lūdzu, atcerieties klausīties Jonatana Tēbena ikdienas izdevumu katru dienu. To varat dzirdēt jebkur, kur klausāties podkāstus. Un neatkarīgi no tā, vai klausāties mūs kādā no tiem, vai skatāties mūsu tiešraidē Facebook, X vai JNS YouTube kanālā, lūdzu nospiediet patīk un vai abonējiet JNS. Nospiediet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus un atstājiet mums labas atsauksmes. Lūdzu, rakstiet mums uz thinktwice@jns.org un pastāstiet, kur klausāties vai skatāties raidījumu un ko par to domājat. Un atcerieties, turpiniet lasīt un domāt patstāvīgi. Tiksimies atkal nākamnedēļ.